21. decembris, kā to sagaida skolā, ar liecību saņemšanu un pusgadu beigām, bet skolotāji ar dejām, bluķu vilkšanu un laimes liešanu. Tā, nu ņemam bļodiņas. Es no viena gala sākušu dalīt. Kurš nav nostājies? Ulu, tev arī kāds grēks ir, es zinu. Es gribu mājā nelēms projām. Lai sadeg, visi nedara. Un izlūdzamies skolēnu piedošanu. Noslauka asars, kas gūtas smagāk pa ceļām nākot. Alē? Jā, lai nav. Tas atkarīgs no paša rokas. Labi, nu jūs tad kuriniet tālāk. Noskaidrojam skolotāju un pasākumu rīkotāju viedokli un vēlējums 2013. gadam. Ļoti jauki bērni bija. Jaunatne ir laba. Vēlējums visiem turpināt tādā iedvesmojošā garā. Patīk tās klases, kurām es mācu. Es novēlu viņām laimīgu, skaistu, bagātu un gudru jauno gadu. Novēlu, lai mums ir visiem stipra veselība, veiksme, panākumi, saticība un lai mūs pavada mīlestība 2013. gadā. Visiem skolniekiem, skolotājiem, viņu vecākiem, visām ģimenēm, māsiņa vēl tikai vienu novēlējumu veselību, cits pārējais viss nāks pats. Priecīgs svētkus! Jaunā gadā novēlu, lai katram būtu silta garšīga zupa, siltas mājas, labas sekmes un miers un saticība ģimenē. Neiztikām arī bez kurioziem atgadījumiem. Bet vispār es esmu ļoti apmierināta, es esmu ļoti laimīga. Bučas. Kas man jādara? Man bija pazuduši labs cepuri, un es meklēju tik ilgi, līdz es aizmirstu, kad man pasaules gals pienācis. Novēlam jums sagaidīt 2013. gadu mierā un saticībā. Elvis Straupnieks, Radošā TV.